Trīs bīstami veidi, kā atbrīvoties no apodojuma uz auto logiem. Pirmais – metāla vai arī plasmasas skrāpju izmantošana. Tie skrāpē auto stiklu. Un ir mīts, ka plasmasas skrāpi neskrāpē stiklu, skrāpē un pat ļoti. Kad uzspīdēs saulīte, skrāpējumi būs ļoti labi redzami un tie noteikti traucēs redzamībai, tad, kad būs jābrauc pretī saulei. Otrais – karsta ūdens uzliešana uz auto loga. Šis ir viens no bīstamākajiem paņēmieniem, jo strauja temperatūras pārmaiņu uz stikla var izraisīt stikla plaisāšanu vai pat pilnīgu saplīšanu. Trešais – logu sotiņu izmantošana, lai nokasītu ledu. Pirmkārt, tas ir ļoti neefektīvi, un otrkārt, tas rada papildus slodzi sotiņu motoriņam un arī novieto ātrāk pašas sotiņas. Mīnusu temperatūrā gumija jau tā paliek cietāka un trauslāka, kur nu vēl, ja to berž pret ledu, kas ļoti ātri novietos sotiņas un vēlāk sotiņas nevienmērīgi slaucīs stiklu. Es iesaku izmantot drošu un efektīvu risinājumu plēšu atkusni. Atkausē ledu uz stikliem dažu sekundžu laikā, ātri nodrošina labu redzamību ziemas apstākļos. Tas arī satur glicerīnu, kas mīkstina logu sotiņas un citas gumijas detaļas un pagarina to mūžu ziemas periodā, nevis kā lētie alternatīvie risinājumi, kas tās var tikai bojāt. Tas pasargā tavas mašīnas stiklus, kuru maiņa ir ļoti dārga, no skrāpēšanas, novēršot ledus skrāpju izmantošanu. Un kā bonus tam ir patīkams kanēļa aromāts. Tā kā šī ir mūsu atjaunotā formula, tā ne tikai ātri šķīdina aplodojumu, bet arī samazina atkārtotas aplodošanas risku. Pēc uzklāšanas palīdzot ilgāk saglabāt stiklu dzidru un drošu braukšanai. Iegādājies savu atkusni Plēš LV, un mums ir arī pieejamas foršas apjoma atlaides.